Nu, čau, runkuļi. Ātršā tematā Gulisma Delfiem šitās ir pasākums, kad ES dalībvalstu līderi atbalsta vecuma ierobežojuma noteikšanu piekļuvē saviem tīkliem. It kā no vienas puses baigi labi, jo ir traki, ko es redzu, tad, kad es savā sīko no skolas. Nu, tagad zvirbuļi, viens pie otra. Vēl šitā te zombiji. Puikas ar riteņiem braukājās, arī skatās telefonā, meitenes iet pāri ceļiem, vispār, ir traki. No otras puses, ja ir kaut kāds ierobežojums vai likums vai noteikums, tad tiks radīti arī pārkāpēji. Okay? Un kā to kontrolēt tagad? Kā kontrolēt to, vai kādam ir piekļuve? Tad vajag kaut kādu ID. Tas ir pēc kaut kāda digitālā ID, kuru tu vairs tik sociālajos tīklos vai vispār internetā. Un tad man šķiet, tad tas ID arī varētu būt izmantots visam citam. Ielogoties Facebookā, Instagram, e-mailā, visā pārējā WhatsAppā. Un tad jau kādam būs pieeja visām tām lietām, ko tu saki un ko tu runā. Un varbūt kaut kas tiks pateikts vai izdarīts, vai rājienu un dabūsi kaut ko ne tā pateiksi mūsu dieviem, ja? kam kaut kas varētu nepatikt. Anglijā tagad šumējās par ritīņām, tagad tas kreisie politiski idioti grib ieviest to digitālās pases, digitālos ID čipa, lai cīnītos ar imigrāciju, bet tur ir, tu smirk pēc kaut kā cita. Un interesanti, ka Latvijā par to nerunā. Tikai šad kaut kas tāds uzspēlda. Eiropa, bet tur ir ritīgs šums. Baigie protesti, jā. Tā kā interesanti tema. Turēs. Čau!